Vektori - svarīga analītiskās ģeometrijas tēma, kas garantēti būs jāzina vidusskolā. Šajā video mēs sapratīsim, kas ir vektors. Un vienkāršiem vārdiem sakot, vektors ir bulta. Nu, bulta vienkārši bulta. Un kas ir bulta? Būtībā ir nogrieznis, bet ar ko šķirās no nogriežņa, tam ir virziens. Nu, tātad pēc oficiālās definīcijas būtu orientētu nogriezni sauc par vektoru. Nākamajā video pastāstīšu par vektoru koordinātām, bet tagad vektora definīcija ir iegaumēta. Vieglākais veids, kā saprast vektoru koordinātas. Un pats vieglākais, kā iedomāties vektoru koordinātas, ir, ja jums ir vektors koordināta plaknē, y un x as, un tad vektora x koordināta būtu attiecīgi tik, cik vektors paiet pa kreisi. Tātad, teiksim, ja te būtu 1 un te būtu 5, tad vektors būtu pagājis tā kā 4 soļus pa labi, tātad x koordināta 4, un y koordināta bija tik, cik viņš ir pagājis uz augšu. Teiksim, ja te būtu koordināta 2 un te koordināta 4, tad vektors pagājis 2 soļus uz augšu. Bet tātad, ja vektors otrajā virzienā, tā kā x koordināta bija tik vienības, cik viņš paiet pa labi, bet tātad, ja viņš ir paiet pa kreisi, tātad tas ir pretējā virzienā. Pagāja 4 vienības pretējā virzienā, nekā rāda x as. Tas pats ar y koordinātu. Y koordināta ir tik, cik pagāja uz augšu, bet tā kā pagāja uz leju, tam uz priekšā ir mīnus zīme. Tad būtībā vektora x koordināta ir tik vienības, cik vektors pagāja x pozitīvajā virzienā, un y ir tik, cik vektors pagāja y pozitīvajā virzienā. Nākamajā video pastāstīšu par vektoru garumu, bet turpmāk visi uzdevumi par vektoru koordinātām tiks atrisināti. Vektora garums ir tēma, kas parasti mēdz jūgt vidusskolēniem. Nu, pirmkārt jau tāpēc, ka tas ir šajās te svītriņās, kas ir modulis, dīvains pieraksts, bet tā tas ir izdomāts. Un kā tad jau aprēķini, ja mums vektors ir ar 4 un 2 koordinātām, un tam mēs padomājam tā loģiski, kā to var aprēķināt, tad mēs varam ieraudzīt, ka šitas mums ir taisleņķa 3 stūris, šitam mala, ja x koordināta ir 4 un y ir 2, un tāda mums te ir taisleņķa 3 stūris, kur 2 malas zinām, tāda mēs trešo varam aprēķināt pēc Pitagora teorēmas, ja? Tad vektora garums būs tāda kvadrātsakne no abu malu kvadrātu summas. Un tieši tādu formulu varēs arī atrast formulu lapā. Vektora A garums ir vektora x koordināta kvadrātā plus vektora y koordināta kvadrātā. No tā visa izvelk kvadrātsakne. Nākamajā video paskaidrošu, kā noteikt vektora paralēli. Pēc doto brīdi tu varēsi izrēķināt garumu jebkuram vektoram. Kā noteikt, vai vektori ir paralēli jeb kolineāri? Kur nozīmē paralēli jeb kolineāri? Tas, ka paši tie nogriežņi ir paralēli, bet tādā bultiņas var skatīties vienā vai pretējos virzienos. Un kā to var pārbaudīt? Ir šāda formula. Tātad A, pirmā koordināta x koordināta pret otrā vektora x koordināti jābūt vienādai ar pirmā y un dalīts ar otrā y. Un ja šī sakarība izpildās, tad tie ir paralēli. Šajā gadījumā 4 pret 6 ir vienāds ar 2 trešdaļām, un saīsinot šo daļu mēs iegūstam, ka 2 trešdaļas ir vienādas 2 trešdaļām. Tie vektori ir paralēli. Un kā noteikt, vai bultiņas ir vienādos vai pretējos virzienos, ir tātad paņemt palīdzēt vienas koordinātas, kas būtībā ir kaut kāds koeficients k, un tātad, ja viņš ir mazāks par 0, tātad, ja viņš būtu lielāks par 0, tad bultiņas būs abos virzienos, bet, ja šī attiecība būs mazāk par 0, tad tas būs pretējos virzienos. Nākamajā video pateikšu, kā var noteikt, vai vektori perpendikulāri, bet tagad tu zini, kā izmantot vektoru koordinātas, var nezīmējot saprast, vai vektori ir paralēli. Kā noteikt, vai vektori ir paralēli, un kas ir vektoru skalārais reizinājums. Kas tad ir skalārais reizinājums? Vienam vektors A reiz vektors B ir vienāds ar tāda AX koordināta reiz BX koordināta plus AY koordināta reiz BY koordināta. Un kā noteikt, vai vektori ir perpendikulāri, ja šis skalārais reizinājums ir vienāds ar 0. Piemēram, vektors A4 1 un vektors 2 un mīnus 8. Tālāk mēs rakstam skalāro reizinājumu. Mēs iegūstam, tātad kādu aprēķināt, sareizinām x koordinātas 4 reiz 2 un pieskaitam sareizinātas y koordinātas 1 reiz minus 8. Ko mēs iegūstam, ka 8 minus 8 ir 0. Tātad šie vektori A un B perpendikulāri. Un no šī brīža, zinot vektoru koordinātas, to var noteikt, vai vektori ir perpendikulāri. Ir jau augusts un tūlīt sāksies skola, bet vai tu esi gatavs skolai? Un ja atbilde ir tāda, ka tu neesi gatavs skolai, tad es tev palīdzēšu. Dodies uz ernestametode.com un piesakies nodarbībai, ievedot savu vārdu, telefonu numuru un e-pastu. Un mēs ar tevi drīz sazināsimies, un tev būs iespēja sagatavoties skolai kopā ar Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas absolventu, kas gan pamatskolas, gan vidusskolas eksāmenu nokārtoja uz 100%. Kurš jau ir mācījis 10 skolēnu, saņems 10 pozitīvu atsauksmi un zinās, kā tev palīdzēt.